Klusiņām Vecrīgā tapa Latvijas bobsleja vēstures stends ar Sanda Prūša un Andra Plūknes 1994. gada zelta bobu, pie kura ik viens garām gājējs var nofotografēties, iemēģināt to, paraustīt vadības svirstu un izbaudīt šaurību, atrodoties bobā. Latvijas gāzes prezidentam Adrianam Dāvim jautājumu, ko viņš novēlētu Latvijas bobslejistiem, kuri šo sezonu Eiropas kausos ir sākuši ļoti iespaidīgi. Ziniet, man ļoti patīk tas, ko pateica Zintis iepriekš. Lai Latvijas himna un Latvijas karoks tiktu uzvilkts pēc iespējas biežāk visās zemes posmu sacensībās. Teikšu tā, mums ir pasaulē visjaunākā komanda. Pasaulē visjaunākā komanda, un mēs šo pasaules kausu arī tomēr uztveram kā vienu ceļu posmu uz Olimpiskām spēlēm 2014. Jā, bet tas nenozīmē, ka mēs necīnīsimies par goldalgotām vietām. Četrniekos, es domāju, mēs cīnīsimies, ja? Un droši vien kādreiz arī izcīnīsim labu vietu un iepriecināsim savus līdzjutējus. Tad būs zvans jāzvan. Nu, tad būs zvans. Tāpēc jau Latvijas gāze mums prezentē šo zvanu. Un varbūt, ka jūs pāris vārdos varētu pateikt arī par šo stendu, ko cilvēki varēs darīt, par ko šis stends stāsta un tā. Nu, šis stends par bobsleju vēsturi un beidzot ir. Pateicoties Latvijas gāzes iniciatīvai, mēs esam saskaitījuši, cik tam mums ir medaļas, jā. Un tas tiešām, kā jau es teicu, kad es apzvanīju sportistus bijušos un lai precizētu rezultātus, ja, viņi bija ļoti, ļoti aizkustināti un pateicīgi par šādu pasākumu, ja, ka viņi nav aizmirsti. Un sportisti un cilvēki šeit aicinātu nofotografēties pie kamerām. Un šīs kameras arī, lai šī ziemas periodā, laikā, kad mums notiek šie pasaules kausi, atgādina, ka katru sestdienu svētdienu ir jāsēž pie televizora ekrāniem. LTV 7 visas posmas rādīs, un arī bez tam arī skeletonā. Arī skeletonā Mārtiņš Dukurs jau nu gan cīnīsies par visaugstākajām vietām šai sezonā. Atliek tikai viens. Jānovēl latviešu faniem pēc iespējas biežāk dzirdēt Latvijas gāzes zvanu skaņas brīvdienu vakaros. Kristaps Driķis, Sporta centrs.com.